Tu vari saņemt kripto vienkārši noskatoties video un atbildot uz jautājumiem. Kā to izdarīt, uzzināsi šī video laikā, un atbildes uz jautājumiem saņems beigās. Bet pirms ķeramies klāt airdropam, kas vispār ir GANs? Šis ir Web3 shooter spēle. GANs ir, tiksim tā, fokusēts uz blokķēdes, kuru ir izveidojusi Ganzilla Games. Šis ir viņa tokens, kuru izmanto gan spēlē, gan pirkšanai, pārdošanai, izstrādē. Viņi ar GANs tokeniem arī apbalvo spēlētājus. Piemēram, ja tu veic kaut kādas darbības, citās, teiksim, tā klasiskās spēlēs tu saņem vienkārši achievementus, kausiņu veidā un tā tālāk. Šī gadījumā, piemēram, nogalina 5 ienaidniekus ar granātu, saņem pusganu. Pirmā vieta iepriekš sagatavotā komandā 5 gani, arī NFT ieročus var saņemt. Tie ir, tiksim tā, ieroči kā īpašums, kuru var tirgot, un viņš nepieder spēlē, viņš pieder spēlētājiem. Un tā tālāk. Diezgan interesanti, ja sanāks, varbūt tās kaut ko vairāk kā arī pastāstīšu par starpībām starp Web2 un Web3. Šī ir tā spēle, ko viņi šobrīd ir izlaiduši. Šis ir trailers no spēles. Pats tokens ir iznācis šķiet 1. aprīlī. And we are ready for our first globally broadcast battle royale. Welcome to the ultimate real-life gaming arena. It's all the thrill of online shooters, but in the real world. Izskatās diezgan klasisks shooters. Stand a chance of winning up to $100 million. Obviously, this is going to attract everyone, not just ex-soldiers. This is like Hunger Games happening in real life. Players must undergo surgery in order to play. Noskatīsieties paši, ja būs vēlams. Kā to izdarīt droši un kur parādīšu tās ar marketu. Tā. Šis ir, šobrīd viņš ir bišķiņ nometies grīdā. Šeit jūs varat tikt uz mājaslapu, izlasīt white paperu, Twitters, Discords, principā visa informācija ir. Tad mēs pārējām uz Binances biržu, ieejam Square, tad izvēlamies akadēmiju. Akadēmijā periodiski ir dažādi uzdevumi ar dažādiem atlīdzības kriptokoiniem vai tokeniem. Šeit mēs redzam, ka visi pārsvarā ir beigušies. Šobrīd aktuāls ir viens. Tas ir tas Ganzilla spēles GANs. Viņš šobrīd ir, redzam, ka viņš ir ongoing, tātad viņu var pildīt. Vienīgā starpība, kad es viņā īsti piedalīties nevaru, jo es jau, tiksim tā, esmu steikojis. Sākam apmācības. Teorētiski viss apmācības process sastāvēs no tā, ka mēs noskatāmies video un izjūt no tā video mums dodās jautājums ar dažādiem atbilžu variantiem. Piemēram, tātad iet video, mēs viņu noskatāmies. Visit Binance Academy to learn more about cryptocurrency and blockchain. Video esam noskatījušies, uzspiežam nākamo podziņu, un tad šeit parādās tā kā iespēja uzsākt kvizu. Manā gadījumā, kā jau minēju, tas nebūs iespējams, tāpēc es vienkārši jums iedošu pareizās atbildes, pēc kurām jūs varēsiet piedalīties un saņemt savu atlīdzību. Skatoties video jautājumu parasti nav grūti, bet ja projekts šķiet garlaicīgs un gribās vienkārši saņemt savus tokenus, tad varat sekot šiem jautājumiem un šīm atbildēm. Viņi nav rindas secībā, tāpēc varbūt nāksies paslēgāt un pameklēt konkrētai atbildēji, konkrētam jautājumam īsto atbildi, bet tas sarežģītības nekādas un apgrūtinājums nesagādās. Tā kā es domāju, ka jums viss izdosies un lai patīkams apmācības process.
Ja jums gadījumā nav vēl Binance konta, tad varat vienkārši nofotografēt šo QR kodu un viņš jūs aizvedīs uz Binance. Veiciet reģistrāciju un varēsiet sekot soļiem un izpildīt uzdevumu. Ja patika, spied like, subscribe, dalies, seko.